Latvijas basketbola līgas 3. divīzijas turnīra pēdējo regulārās sezonas spēli izbraukumā pret Saulkrastiem aizvadīja sporta klubs Rūjiena. Spēli abas komandas iesāka līdzvērtīgi, kas nozīmēja, ka būs sagaidāms aizraujošs mačs. Pirmo ceturdaļu pateicoties pārtvertajām bumbām un veiksmīgajai saspēlei ar 5 punktu pārsvaru labāk noslēdza rūjienieši. Tā gan arī bija vienīgā reize, kad viņi bija vadībā. Otrā ceturdaļa pagāja tikpat līdzvērtīgi. Lai gan Saulkrastu komanda izvirzījās vadībā, spēli ar dažādiem kāpumiem un kritumiem ritēja punkts punktā, un neviena no komandām nerādīja laukumā izteiktu dominanci. Puslaika rezultāts 37-42 Saulkrastu labā. Spēles otrajā pusē komandas turpināja iesākto, un rezultāts brīžam atšķīrās tikai par 2 punktiem. Tomēr trešās ceturdaļas otrajā pusē mājinieki sāka rādīt, kurš ir laukuma saimnieks, un īsā laikā spēja izvirzīties 24 punktu vadībā, kamēr rūjienieši vairāk kā 5 minūtes nespēja gūt nevienu grozu. Pēdējā ceturdaļā Saulkrastu komanda rezultātu palielināja vēl vairāk. Rūjienieši gan aktivizējās un spēja samazināt 34 punktu deficītu līdz -20, bet bija jau par vēlu. Mājinieki vēl spēles izskaņā iepriecināja skatītājus ar vairākiem precīziem tālmetieniem un rezultātā svinēja uzvaru ar 114-83. Rezultatīvākie spēlētāji rūjieniešu rindās bija Juris Alpejovs ar 24, Mārcis Brīnums ar 16 un Roberts Virsis ar 15 gūtajiem punktiem. Rūjieniešiem regulārā sezona ir noslēgusies un nu jāgatavojas izslēgšanas spēlēm. Arturs Gruzdiņš, Rūjienas televīzija.